No 18. līdz 27. jūlijam Daugavpils novada Demenes pagasta teritorijā strādāja Vācijas Bundesvēra brīvprātīgo karavīru vienība, ar mērķi turpināt 2009. gadā iesāktos labiekārtošanas darbus Pirmā pasaules karā kritušo vācu karavīra brāļu kapos Labina. Tā ir lielākā vācu karavīru apbedījuma vieta Daugavpils novadā, kurā pavisam atdusas 470 vācu un 70 krievu karavīri. Demenes pagasta teritorijas kapsēta Labina tiek sakopta jau 3. gadu, jo veicamo darbu ir ļoti daudz. Pirms 3 gadiem kapsētu bija grūti pat uzmeklēt. Ja, weil wir die Gräber von den Soldaten schick machen wollen, weil es alles ordentlich aussehen soll. Ja, Mēs esam šeit ieradušies, lai uzkoptu karavīru kapus. Mēs uzskatām, ka tas ir mūsu pienākums, jo šie cilvēki ir ziedojuši savu dzīvību mūsu nākotnes vārdā. Šis darbs mums sagādā prieku un gandarījumu, it sevišķi redzot rezultātu. Visgrūtāk bija kapsētu attīrīt no krūmiem, zariem un saknēm, kā arī perfekti nolīdzināt kapa vietas vienā līnijā un restaurēt sabrukušos krustus. Tradīciju sakopt savu tautiešu atduses vietas Daugavpils novadā vācu karavīri sākuši 2005. gadā, un kopš tā laika pavisam ir sakārtojuši 6 kapsētas. Vācu kara kapu kopšanas tautas apvienība ir Vācijas valdības pilnvarota organizācija, kas uztur karavīru kapus pateicoties saņemtajiem ziedojumiem un biedru naudām. Apvienība rūpējas par aptuveni 2 miljoniem kara kapu, vairāk nekā 100 pasaules valstīs. Verwandte, auch wenn der Friedhof hier sehr abgelegen liegt und man sehr schwer hierher kommt. Kaut gan šī vieta ir pat tālu no pilsētas, pirms 2 nedēļām ierodoties kapsētā, šeit bija saliktas svecītes, kas liecina, ka atrodas cilvēki vai radinieki, kas apmeklē šo vietu. Uz šo brīdi visi paredzētie uzkopšanas darbi vēl nav pabeigti. Mēs ceram sakopšanas darbus pabeigt nākamgad, lai ar svinīgu vainagu uzlikšanu varētu to nodot Daugavpils novada domei. Vācu karavīriem darbos atbalstu sniedza Daugavpils novada dome, 34. zemesardzes artilērijas bataljons un Daugavpils vācu biedrība Erfolk.